no kaut kādas, jā, no 11 gadu vecuma es vienkārši visu laiku zīmēju. Un mamma, protams, bija sajūsmā, bet, protams, tie darbi nepēc kā neizskatījās sākumā. Un ar laiku es arī iepazinos ar cilvēkiem, kas domāja līdzīgi, kuriem galvenā lieta bija šī vēlme darīt to, ko viņi mīl. Un kas arī bija, protams, grafiti tādā un ielmākslas subkultūrā. Un jā, mēs sākām ceļot visu kaut kur apkārt. Mēs sākām braukāt pa dažādām vietām, pa visādām pamestām rūpnīcām un uz citām pilsētām zīmēt pa naktīm un vienkārši prieku pēc. Un ātri vien, protams, mēs arī sadraudzējāmies un mums palika kopīgi draugi. Un tas ir bijis kaut kas ļoti liels iemesls, kā vispār es esmu šeit, ir tas, ka caur to, ko es vienmēr darīju, ko es mīlu, es esmu iepazinies ar ļoti fantastiskiem un jaukiem cilvēkiem. Un mums bija šis sapnis jau pašā sākumā, kad mēs sākām, mēs domājam, wow, kā būtu, ja kādu dienu mēs varētu izveidot izstādi. Izstādes, kur tiešām vajag cilvēku nākt, jo, zin kā, vēl dažreiz viegli izveidot izstādes, ka neviens nenāk. Un jā, un tādā veidā mēs nonācām pie šīs idejas, ka mēs varētu izveidot izstādi pašā Rīgas sirdī, kas ir Melngāla nama. Pie Melngāla nama tur ir šī Rīgas mākslas telpa. Un mums tiešām paveicās to, ka cilvēki mūs atbalstīja ar finansēm un ar telpām. Un mums bija dot šī iespēja izveidot šo izstādi. Faktiski mums tika iedotas 2 nedēļas, un šo 2 nedēļu laikā mums bija jāpaspēj uztaisīt visu izstādi iekštelpās, kā arī jāpaspēj viņu parādīt. Un jūs redzējāt, varbūt sākumā es redzēju tādu maziņu lūpiņu no tā visu procesu video. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs izbojājām jaunas sienas, tās baltās, ko jūs redzat, un uz īstajām sienām, iekš pašas izstādes, zīmējām šos grafiti darbus. Un patiesībā tas projekts bija ārkārtīgi veiksmīgs, jo mākslas telpa nebija gaidījis, ka būs tik daudz cilvēku atnāks. Un pats interesantākais bija tas, ka tā publika, kas atnāca, bija tādi jauni, protams, pusauģi. Un par to viņiem bija ārkārtīgi liels prieks. Un šeit jūs varat redzēt arī kaut kāds bildes no tā, kā šis darbiņš izskatījās. Un tas bija kā tāds pirmais pakāpienu punkts tuvāk tam, ko es daru arī šodien. Un tas bija tāds ļoti labs veids, kā augt. Un pēc laika es iepazinos ar puisi vārdā Miks. Un Miks mācās kļūt par mācītāju, viņš mācās teoloģiju. Un viņš bija ļoti interesants cilvēks. Viņš varētu teikt, ka viņš bija tāds nedaudz naivs, bet viņam bija ārkārtīgi plašs sirds, un viņš ārkārtīgi mīlēja cilvēkus un vēlējās viņiem palīdzēt. Un viņš nāca pie manis ar šo iniciatīvu, kad mēs varētu izveidot sociālu projektu, kur mēs aicinātu puikas no ielām, no dažādām Rīgas vietām, izveidot viņiem grafiti darbnīcu, kur viņi var reiz nedēļā nākt un kvalitatīvi pavadīt savu laiku, un ķēpāties un zīmēt un attīstīt savas kreatīvās puses. Un mēs viņu nosaucām par pagrafu, ja tas bija pagrabā, tas ir par grafiti, tagad tāda vārdu spēlīgi. Un šie tie zēni, kas mums bija 3 gadus, mēs viņus skolojām un audzinājām tādā mākslas un ielmākslas kontekstā. Un tas bija īstenībā ļoti interesants projekts, jo pašā grafiti ideoloģijā ir tieši brīvība un pašizpausme un tas, ka tas ir nelegāli. Un savā ziņā bija ļoti jocīgi, kad mēs to padarījām par legālu un par tādu sfēru, ko mēs mācām citiem. Man sākumā bija ritīgi bail no tā, ka viss grafē man tur ritīgi noliks un tādā ziņā, bet jā, šis projekts pārāk bija ļoti veiksmīgs un mēs pieaicinājām ļoti daudz Latvijas labus grafiti mākslinieks, kas dalījās savu pieredzi viņiem. Un pats interesantākais bija tas, kā šie puiši šo 3 gadu laikā viņi ļoti mainījās. Viņi tiešām izauga, viņi pieņemās prātā ne tikai tādās vizuālās ziņās un kreatīvās ziņā, bet par cik Miks bija arī mācītājs, nu jau viņš ir mācītājs,
ar mazu dēliņu un apprecējies. Viņš arī vēlējās iedot šiem puišiem tādas pareizas vērtības, pastāstīt par cieņu, pastāstīt par Dievu, par attiecībām, par mīlestību. Un tas bija ļoti interesanti priekš manīm, jo es tādu veidu nekādas darbnīcas, protams, pirms tam nebija īsti saskāries. Un tas bija tāds labs laiks, kad man pašam arī pārdomā, un es sāku skatīties, ko es daru, kāda tā motivācija, kāda es daru, un padomāju par tiem cilvēkiem, kurus iespaido tas mans darbs un mans laiks. Un es iepazinos ar puišiem, šī tāda ļoti jocīga, bet šī ir skētika komanda, bet gan ne visa. Tagad jau mēs esam daudz lielākajā skaitā, bet tas ir pirms kāda laika, pirms kāda gada. Un skētika puiši ir grafiskā dizaina studija. Tas, ko mēs darām, mēs faktiski risinām jebkāda tipa problēmas, kas ir saistīts ar dizainu. Mēs veidojam dažādas identitātes, apģērbus, un dažādas brandus, zīmolus, un mājaslapas, interaktīvas iPhone aplikācijas un tam līdzīgi. Un tas, kas ir mūs vienmēr iezīmējis kā viena no tādām, izmēt divas pamatvērtības, kas mums ir bijuši, ir tas, ka mēs vienmēr vēlamies darīt to, ko mēs mīlam, un tas, ka cilvēki ir pirmajā vietā. Un to ļoti stipri var redzēt ikdienā. Piemēram, ja nāk cilvēks pie mums, kurš ir gatavs varbūt maksāt daudz, bet projekts mums nepatīk, tad mēs bieži vien varam viņam atteikt tikai dēļ tā, ka mums ir šī vērtība, kad mēs vēlamies veidot kaut ko tādu. Ja mēs parakstamies kaut ko mēs veidosim turpmākos 2, 3, 4 mēnešus, tad mēs vēlamies par to, ka mums tas patīk, ka mēs to varam ielikt portfolio, ka mēs par to varam degt. Un šāda tipa varbūt filozofija nav bijusi ārkārtīgi pieņemama, man liekas, biznesa industrijā, jo tomēr viss vienmēr ir par naudu, diemžēl. Bet mēs esam ļoti stingri turējušies pie šī jau gadiem. Un tas ir, man liekas, viena no tādām pamatvērtībām, kas ir ļoti palīdzējis mums izaugt un attīstīties. Un otra lieta, protams, ir cilvēks. Tā ir tā pamatlieta, par ko mēs ļoti bieži ikdienā uztraucamies, un tādēļ mēs vienmēr cenšamies ļoti labi komunicēt ar klientu, un būt draudzīgiem un atbalstīt un palīdzēt saviem klientiem arī tad, kad viņiem varbūt tas mums nebūtu pat jādara. Un šīs tās divas lietas, kas mūs kā kompānija, jums kādreiz interesē arī pašiem kaut ko vērt vaļā, tas mums, man liekas, ir ļoti palīdzējis un ļoti dzins uz priekšu. Un 2010. gadā, šis ir skats pa logu, mums opis. 2010. gadā mums bija iespēja veidot Latvijas grafisko identitāti iekš Expo Šanhais. Pie mums nāca Aerodījuma komanda. Lieliski džeki, viņi ir gatavi uz trakām idejām, un viņi teica, mēs uzticamies jums, uztaisiet kaut ko labu. Un mēs arī centāmies, un šeit arī nāca kaut kur ārā, tā man sirdslieta, nāca ārā kaut kādā ziņā nāca grafiti, jo visu šo identitāti mēs veidojam balstoties uz burtiem. Tas, kas bija interesants process, bija tas, ka mēs atteicāmies no visām klišejām un no visiem pieņēmumiem, kas par Latviju ir bijuši pirms tam. Tur, dzintari un vecrīgi un galvija, tautstērpi un visādi lāčplēšu rakstiņi un tā tālāk. Mēs no tā visu atteicāmies, jo, ja godīgi, tas nav nekas ārkārtīgi unikāls. Un, ja mēs paskatāmies tur Lietuvā, Vācijā, Zviedrijā, jūs redzēsiet visus tos pašus grafiskos elementus un tā tālāk. Tādēļ mēs domājam, kā būtu, ja mēs izveidotu kaut ko pilnīgi jaunu? Kā būtu, ja mēs izveidotu identitāti tādu, par kādu mēs sapņojam? Uz tādām vērtībām, par kādu mēs vēlētos būt. Un šī identitāte balstījās uz laimi un uz dažādību. Viņiem bija tāds slogans, kas nāca no Aerodījuma puses, ka laimes tehnoloģija, šis Aerodījums, šis lidojums, kas viņiem bija kā laimes tehnoloģija. Un tā pamatdoma bija tā, ka katram mums tā laime ir tomēr savādāk. Un vienam tā varbūt tas ir darbs, vienam tā ir mīlestība, citam tas ir kaut kāds ceļojums.
Un tādēļ mēs ieviesām šo dažādību. Tas logotips bija mainīgs, visur viņš bija krāsains un dažādās formiņās, un ķīniešiem ļoti patīk tāds krāsains rakstlietas, tā kā tas bija ļoti pareizi trāpīts. Un visi identitāti balstījās uz šiem burtiem, viņi bija pavisam 4 veidi fonti, balstīt uz vienas formas, bet dažādi izpildīti. Un ar to uzreiz mēs varējām ārkārtīgi variēt, mēs varējām veidot dažādus rakstus par šiem burtiņiem, varējām veidot tēkreklus. Jā, šeit ir pāris piemēri. Un varējām arī to izmantot tajā pašā paviljonā, interjerā un dažādos elementos. Un, jā, arī uz lidotāju tērpiem, jūs redzat, tas rakstīns viņiem ir. Un tas projekts bija ārkārtīgi izaicinošs, viņš gāja kādus 6 mēnešus. Un bija tik grūti, bija katru dienu tik jārukā. Faktiski tu uzstājies kaut ko un taisot uz Šanhaju, tu, ja godīgi nezini, kā viņš tur galā iznāks. Bet, pavisam tā bija ļoti, ļoti laba pieredze. Un, ja godīgi, šis ir viens no tādiem projektiem, par ko mēs visi kompānija lepojamies, ne tikai es. Un tas, kādēļ viņš bija tik veiksmīgs, mēs arī sapratām tādēļ, ka mums tika dot šī brīvība un tādēļ, kad cilvēki uzticējās, un mēs ļoti mīlējam to, ko mēs darām. Tas balstījās atkal uz to, ka šī identitāte un viss mūsu lēmumi balstījās to, ko mēs uzskatām par labāko un ko mēs varam tiešām dot šai identitātei. Un, kamēr es biju Dānijā, es pamanīju ļoti interesantu lietu, ka cilvēki ir ļoti sociāli atbildīgi. Viņi ļoti nopietni izstrādās viens pret otru tādā ziņā, ka viņi tiešām ciena vienu otru un viņi priecīgi par to, ka viņi strādā. Viņiem rūp savu vidi un savu pilsētu. Un es kaut kā aizdomājos par to, kādēļ Rīgā nevarētu būt tā. Kādēļ Rīgā nevarētu būt tā, ka tie kā mikrojanteris, maidīgs mikroautobus vadītājs ir tik priecīgs. Un es domāju, vai nav tā, ka mēs kaut kā ar laiku dzīvoju šeit Rīgā un vienmēr sūdzoties par daudz ko, esam arī viņu padarījuši tādu, ka šeit īsti patīkam nav uzturēties. Un tieši šajā filmā, kas ir Departed, Martins Skorseses filma, pirms Džeks Nikolsons mirst, viņam ir uz krekla uzrakstīts Irish. Un es tajā meklēju nopozēt to kādu, mēs domāju, bāc, mums īstenībā līdzniekam nav tik vienkārši lieta, kā vienkārši parasts krekls, ko mēs varētu nesāt ar prieku un ar lepnumu un lepoties par savu pilsētu. Un tādēļ es izveidoju šādus Rīgas kreklus, varbūt būs kaut ko jau redzējuši. Un jā, viņi balstījās uz to ideju, ka vienkārši mēs varētu nest šo mīlestību par pilsētu. Katrs viens, kas sasauc par rīznieku, to varētu darīt. Un bija ļoti, ļoti pārsteidzoši skatīties, kā šis projekts attīstījās, jo, ja godīgi, tā bija pilnīgi spontāna ideja. Mēs paši uztaisījām sietspiedu un pirmos kreklus drukājām turpat ofisā aiz stūra. Un pirmajā dienā, kad mēs viņus ielikām internetā, iekš mūsu dizaina blogu plikums.lv, ļoti daudz cilvēku pieteicās, aptuveni kāds 60. Mēs aptuveni bāc, mēs prasījām ritīgi daudz darbu. Viņus pašiem saprintēt, un mums tur vēl bija brāķi un tā. Mēs pat tā nebijām izmēģinājuši, ja godīgi pat izmazgājuši tos kreklus. Un mēs aptuveni bāc, un ir ziebs. Un pirmos 2 mēnešus, ja godīgi, mēs nevienu kreklu neiedevām, jo visu laiku bija kaut kādi brāķi, kaut kādi pārpratumi. Un tikai pēc pirmiem 2 mēnešiem mēs beidzot dabījām tādu kreklu, mēs varējām teikt, ok, jā, šis ir labs produkts, šo mēs esam gatavi dot tālāk.